Tīrs, vēss, dzidrs. Jūs domājāt ūdens? Nē. Tas ir stikls, kurš sastopams te vai ikvienā mājā vai darba vietā. Lai gan tas laiks, kad stikls dominēja vai ikvienā interjerā ir neglābjami pagājis, tagad ar šī materiāla palīdzību tiek salikti īpaši smalki akcenti. Tā teikt, punkti uz I. Tā kā pašmāju uzņēmumam Glāzeri BT ir jau 12 gadu pieredze stikla apstrādē, viņi pārliecinoši saka, ir lietas, uz kurām pat krīzes apstākļos nedrīkst ekonomēt. Cilvēki tagad skaita naudiņu un prasa, teiksim, kaut kur spoguļus, bez rāmjiem spoguļus stāv un teiksim, bez drošības, bez aizsargt plērs. Ja? Un tur ģērbtuvē, kur bērni ģērbās, ja? vai no sporta zāli prasa, teiksim, spoguļu, bet tagad viss skaito naudiņu un ekonomē uz visu, ja? Bet mēs labāk netaisim nekā taisim tā, kā nevajag taisīt. Lai interjers būtu nevien skaists, bet arī drošs, speciālisti iesaka izvēlēties vai nu laminēto vai rūdīto stiklu. Tas negadījuma reizēs neļaus gūt savainojumus. Bet vispār uzņēmumu vadītājs ir pārliecināts, ka praktiski nav neiespējamu pasūtījumu, un realizējams ir pat vispārdrošākās klientu idejas. Mēs izpildām klientu vēlmes, mēs taisam visus savus pasūtījumus, visu spoguļu, visu stiklu pēc individuāliem pasūtījumiem, ja, pēc konkrētiem izmēriem, ar zīmējumiem, kāds vēlās klients. Tas varētu būt mūsu zīmējums, kas mums ir šablons, tas varētu būt zīmējums, kas cilvēks atnes pats, izdomāja vai redzēja kaut kādā žurnālos, katalogos, un mēs to izpildam. Protams, stikli mēdz būt ļoti dažādi. Tonētie, armētie, bruņu, atstarojošie un vēl daudzu citu veidu. Tāpēc nav brīnums, ka Glāzeri BT piedāvā apmēram 150 dažādas stikla veidus. Ikvienam stiklam vispirms ir jāpiešķir īstā forma, un tas tiek darīts uz īpaši stikla griešanai paredzēta darba galda. Caur tā virsmā esošiem caurumiņiem ar gaisa spiediena palīdzību smagākus stiklus iespējams viegli pārvietot pa galdu. Turklāt tas ir paceļams perpendikulāri grīdai, lai uz tā droši un viegli varētu novietot griešanai paredzēto stiklu, bet pavisam smagiem stikla gabaliem nepieciešams pat īpašs celtnis. Tad automātiskiem nazim gluži kā zobārsta urbim tiek uzstādīta atbilstoša galva, jo dažāda biezuma stikliem neder viena un tā pati. Nu robots saņem komandu stiklu sagriezt. Te nu iespējams realizēt visdažādākās ieceres formas, gan liektas, gan taisnas līnijas. Pēc apstrādes ar nāzi stiklu jau gaida cita iekārta, kas saistīta ar griešanas darba galdu un saņem to pašu informāciju. Šeit iespējams veikt ap 50 dažādu darbību, piemēram, nofrēzēt un apstrādāt malas, izfrēzēt caurumus, gropes un līknes, gravēt un facitēt. Stiklu apstrādā ar dimanta galvu, kas kustas milzīgā ātrumā, tāpēc, lai stikls nesakarstu, to iegremdē ūdenī. Vēlaties stiklu, uz kuru attēlota Ņujorkas panorāma vai varoņa cīņa ar puķi? Elementāri! Uz rūdītā stikla izstrādājumiem ar smilšu strūklas palīdzību var izveidot jebkādus zīmējumus ar dažādu dziļumu un raupjumu. Taču īpaši izsmalcinātus zīmējumus uz stikla var iegūt tikai ar gravēšanas metodi, un šim nolūkam tiek izmantots nerūdīts stikls. Gravēšanas sarežģītība un dziļums var būt ļoti dažādi, taču, lai stikls būtu izturīgāks, pēc gravēšanas to norūda. Bieži ir nepieciešams noslīpēt un nopulēt stikla maliņas. To veic uz unikālas iekārtas, kura spēj noturēt pat tonu smagu stiklu. Ja kaut reizi esat redzējuši spoguli ar glītām slīpām maliņām, tad ziniet, tādas ir panāktas stiklu fasitējot. Tas notiek uz iekārtas, kura apvienoti 11 instrumenti. Katrs no tiem veic kādu darbiņu, lai beigās apmalīte iznāktu tik glīta. Reāli tas nozīmē, ka pa posmiem tiek ņemtas stikla šķiedras un slīpētas līdz maliņa ir gatava. Dažādas stikla nokrāsas bieži vien var panākt ar aplīmēšanas metodi. Vispirms stiklu rūpīgi notīra, tad uzlīmē īpašu līmplēvi un beigās tikai apgriež maliņas. Ja parasts stikls šķiet garlaicīgs, var izmantot aplikācijas, kad dažādu izmēru un krāsu dekoratīvā stikla gabaliņus līmē pie stikla ar molekulāro līmi. Tikpat interesants un interjeru atsvaidzinošs elements var būt arī laminēts stikls, kas sastāv no 2 plātnēm, starp kurām iecep dažādus dekoratīvus elementus, piemēram, audumu, augus, koku vai finierējumu. Bet kā trauslo un vienlaikus tik izturīgo stiklu tīrīt? Nav nekas sarežģīts. Visu ķīmiski vielas, ar ko mēs tīram, mēs pērkam veikalos, tāpat kā priekš koka, tāpat arī priekš stikla. Stikls tāds produkts, kuru ļoti viegli apkopt. Ja?
Teiksim, ja koks, tur grūti iztīrīt kaut kāds traipiņu uz stikla. Uz stikla viss ļoti, ļoti viegli izturams. Jā. Lai lieki nesarežģītu dzīvi, atcerieties, visus stikla izstrādājumus var mazgāt ar to pašu līdzekli, ar kuru tīra logus.